No visiem sveicieni. Turpinām par puķiem. Šodien visi zina, ja, kas tas ir. Un kā izskatās, noteikti zināt. Bet kas tas ir, par šo augu mēs nemaz tik daudz arī nezinām. Teikšu, kā ir. Tā ir rudbekija. Latīniski rudbekija laciniāta, asteru dzimta. To vēl sauc par griezlapu ehinātu, zeltaini mirdzošo ehinātu un kā tikai vēl nē. Patiesībā dzimtene viņai ir Ziemeļamerikas palienes, strautu krasti un mitri meži. Tā ir dzīvniekiem toksiska, bet pārtikā tiek lietota un diezgan plaša. Eiropā šis nosaukums rudbekija, to devā mums visiem zināmais botāniķis Kārlis Linnējs. Viņš viņu nosauca par godu savam skolotājam Olafam Rudbekam, kurš atklāja cilvēka limfatisko sistēmu, un viņš arī bija Alfreda Nobela vectēvs. Lūk, tāda ir šī vēsture. Tad, kad Ziemeļamerikā ieradās pirmie kolonisti, viņi ieraudzīja šo te augu. Te ir dažādi veidi. Tas ir no mana dārza, bet patiesībā šite te iekšā. Viņš ir tumšs, gandrīz melns, savvaļas šķirnēm, un to ziedlapiņu ir mazāk. Ar vārdu sakot, viņi tā izskatījās, viņi tur iesauca melna cenā Susanna. Un šis zieds ir Merilendas štata oficiālais simbols ASV kopš 1918. gada. Tā kā, nozīmīgi. Tām ir dažādi nosaukumi. Krievijā sauc zalatīšari, zelta bumbas. Vācijā par saulēno cepurīti, jo izskatās pēc salmu cepurītes. Es runāju par šo te pūkaino. Viņa bišķi tāda jau paliek netik smuka rudenī, ja? Bet, tā viņa izskatās. Tās ir liels tāds zālveidīgs augs, līdz 2 metri izaug. Par mani garāks taču. Sakneņi veidojas, stublais kāls, lapas uz kātiņa, ja, sadalītas. Līdz 20 centimetri garas pat var būt. Ziedgalvas veidojas vasaras beigās un rudenī. Ziedi ir dzeltenīgi un dzeltens zaļi, tā varētu pat teikt. Rudbekija simbolizē izturību, prieku un ilgu mūžu. Dažās kultūrās tā simbolizē pieķeršanos, uzticību, un tā ir tādā diezgan iecienīta jubilejās un kāzās. Daudzu valstu iedzīvotāji šo ziedu uzskata par cerības simbolu, sevišķi grūtos laikos. Jo viņas tādas spilgtas, garastāvokļi pacilājošas, iedvesmojošas, tā. Rudbekijas izmanto ar ražu saistītos rituālos. To var redzēt festivālos, svinībās, un izmanto arī kā cieņas apliecinājumu zemē, tās auglībai un uzsver saikni starp cilvēku un dabu. Amerikas pamatiedzīvotāji un agrīnie Eiropas kolonisti izmanto šo augu. Vispirms ārstniecībā. Sakņu tējas uzlējumu lietoja attārpošanas un gremošanas traucējumu ārstēšanai. Ziedus izmantoja kā kompresiju apdeguma ārstēšanai, un toreiz mašīnu vēl nebija. Galvenais pārvietošanās veids bija kas? Zirgs. Un ierīvēja zirgiem kājas ar šiem augiem un krūtis, lai zirgiem būtu enerģija, lai viņi varētu pārvarēt lielākus attālumus, lai viņiem būtu vairāk spēka. To jau sen zināja Amerikas pamatiedzīvotāji. Tie, ko mēs par indiāņiem saucam. Tātad. Šo augu kādreiz pārdeva komerciāli kā diurētisko līdzekli un toniku, ja vajadzēja ārstēt urīnceļu katru un braita slimību.
Jaunās vai žāvētas lapas, dzinumi un stublāji ir ēdami. Tos var ēst neapstrādātus, var ēst termiski apstrādātus. Stublājus var žāvēt saglabāt turpmākai izmantošanai. Vārītas pavasara lapas ēda, lai būtu laba veselība. Ziedus izmantoja kā zaļo krāsvielu. Viņi ir dzelteni, krāsa iznāk zaļa. Tā daba redziet, rīkojas. Konkrēti rudbekija lacinata tiek izmantota tradicionālā Čipevo un Čeroki medicīnā. Tās ir Amerikas indiāņu ciltis. Kuņu zarnu traktu slimību ārstēšanai un aptekuma ārstēšanai. Augu ekstraktus izmanto tradicionālā ķīniešu medicīnā. Ko viņi ārstē? Viņi ārstē saaugstēšanos un urinceļu slimības. Jaunās lapas kā pārtikas avotu. Patreiz Ķīnā tiek veikti pētījumi rudbekiju pielietošanai kā pretsēnīšu līdzeklim un kā antioksidantu avots. Čeroki indiāņiem, kuri dēvē šo augu par sočan ražas novākšana, tas ir ne tikai novākšana pārtikai, jo tur viņa sauk ļoti daudz savvaļā, bet to arī tas ir saistīts ar kultūru. Jo senču dzimtenē indiāņiem šeit konkrēti Čeroki ciltī aptver 8 štatus. Tagad iedomājieties, cik viņu ir palicis un cik viņi bija agrāk. Tātad šī bija tauta ar attīstītu kultūru. Un sočan auga visā viņu teritorijā. Tur viņi vāca augus šos te, izmantoja daudzas tradicionālas metodes, vākšana ar rokām, kā to pareizi vāc, kā saglabā, kā žāvē. Tiek uzskatīts, ka sočan garšu var pierīdzināt selerijai, bet ne tik asa viņa ir, ne tik izteikta kā selerijai. Līdz 2019. gadam sočan vākšana vispār bija viņam aizliegta. Toreiz bija daudz aizliegumu, indiāņu tautu ievietošana rezervācijās, lai atņemtu viņiem zemi un tā tālāk. Tagad jau vairs tas nav tik aktuāli, un šīs te kultūras tradīcijas viņiem atdzimst. Par to bija daudz dažādu disputu un polēmikas visādas presē, bet lieta tāda, ka tagad viņi jau var vākt sočan. Tātad pēc vākšanas plūc jau svaigus jaunos dzinumus un zaļumus, apcep sviestā olīveļā vai bekona taukos. Pieliek bišķiņ etiķa un var ēst kopā ar cūgaļas karbonādi. Vai šķiņķi. Veģetārieši var izcept olīveļā un var vārīt olu ēst. Var tvaicēt, salātos var lietot. Var kā garšaugu zupā ielikt, lai piešķirtu garšu. Lapas nogatavošanas laikā kļūst tumšas. Un tad arī viņas jau ir tādas, kā vajag. Sočan, rudbekija, ir bagāta ar vitamīniem un minerālvielām, īpaši A vitamīnu, C vitamīnu, dzelsi, mangānu, cinku, fosforu, varu, magniju, kalciju, kāliju. Sočan satur 5 reizes vairāk mangāna un 2 reizes vairāk cinka nekā mūsu mīļie kāposti. Padomājiet, cik šis augs patiesībā ir vērtīgs. Tātad. Tā bija viena no agrākajām Amerikas augu sugām, ko eksportēja uz Angliju. 1640. gadā šis augs sāka augt Anglijas karaļa Čārlza I dārzā. Parunāsim nedaudz arī par toksicitāti, ko es jau sākumā pieminēju. To var ēst, izmantot medicīnā, visas virszemes daļas ir nedaudz toksiskas, īpaši mājlopiem. Šo toksīnu, starp citu, līdz šim brīdim nav identificējuši. Nav zināms, kas, ja? Bet kaut kas tur ir indīgs. Tā dzīvē mēdz būt. Var būt koordinācijas traucējumi, apātija, sāpes vēderā, pātrināta elpošana, krampji, lopiem, es te par cilvēkiem šobrīd runāju. Un var arī nomirt dzīvnieks.
Bet Eiropā, iedomājieties, vēsture ir pietiekama gara no 1640. gada. Jau ir leģendas. Lai cik tas nebūtu dīvaini, es izrakņāju internetu un par Sočanu neatradu nevienu indiāņu leģendu. Tas nenozīmē, ka viņu nav. Varbūt kaut kur viņa ir aizķērusies kādā zinātniskā pētījumā, kādā traktātā, bet man negadījās. Meklēju cītīgi, neatradu, godīgi atzīstos. Bet ko es atradu? Vācijā un vispār Eiropā ir leģenda par Rudbekiju. Rūķīši. Visi zina, kas ir rūķīši. Viņi tādi jauki, strādīgi. Kas viņiem patīk? Zelts. Tā rūķīši raka rakām, kamēr atrada vienā kalnā bagātīgu zelta dzīslu. Reāli bagātīgu. Strādāja, atraka veselu zelta kalnu. Vakarā piekusa izdomā atpūsties. Stiept smagi, zinām, ka zelts ir smags. Paņēma viņu to zeltu, nolika mežā, no rīta vedīs mājās. Vēlu vakarā malkas cirtēja, kuru tur mežā cirta malku, arī strādīgi, ziniet. Iet mājās ar zirdziņu brauc no darba, pa meža taciņu skatās zelts mētājas. Baigā veiksme. Paņem to zeltu, sakrauj ratos, vest tak vieglāk nekā stiept rūķīšiem. Aizved uz ciematu. Ko apsēdās? Cik viņu tur bija nav minēts, bet visiem pietika, sadalīja vienādās daļās, katrs aizstiepa mājās. Naktī rūķīši guļ, galvenajam rūķītim miegs nenāk, atbildības spiež, pamostās. Vajag pārbaudīt, kur tas zelts. Aiziet. Nav. Ko tagad? Baumas lido, uzzina, kur viņš palicis, sadusmojās, bet ko vēl rūķīši prata? Rūķīši zināja burvestības. Un viņi nobūra to zeltu. No rīta malkas cirtē pamostas, tur zelta vietā zeltanas puķītes zied. Rudbekijas. Tālūk. Un tagad par maģiju dažus vārdus. Tiek uzskatīts, ka Rudbekijas ziedos dzīvo gari. Un viņi ir laipni pret cilvēkiem un palīdz cilvēkiem, kad viņi vēršas pie viņiem pēc palīdzības. Bet ar gariem ir jārunā jaunā mēnesis apspīdētā naktī vai rītausmā. Vēl valda ticējums, ja Rudbeki aug dārsā, tā nes labklājību zemes gabala īpašniekam. Un vēl. Rudbekijas nav tikai dzeltenas, viņas vēl ir arī purpuru sarkanas. Tiem, kas grib satikt dvēseles radinieku, saulvēktā, paņem violetu Rudbekiju, nepāri skaitu ziedlapiņu, 3, 5, 7 un tā tālāk, un iešu rozā satīnā, valkā amuletu, visu laiku, un tā. Tik daudz par šo augu. Ļoti interesanti, vai ne? Ko? Novīti jau, jā? Vajadzēs parunāties, ja šonakt mēnesis spīdēs. Tā, ka prieks bija ar visiem tikties. Tā.